Tomēr pēc vairāku gadu birokrātijas komisija beidzot ieradās Dzintras mežā un atzina, ka tomēr biotops nav labas, bet gan zemes kvalitātes. Neformāli es dzirdēju citus viedokļus, bet es sapratu, ka neviens neies eksperts publiski pret savu sistēmu. Un viņi viens par otru pastāv un viņi netaisās nodot, ka pat pie tā, ka viņi redz, kad ir izdarīts kaut kas pret viņu, teiksim, certifikātā paredzētām darbībām, kaut kas tā kā nelikumīgs vai neatbilstoši, viņi ar to, viņi to neizskata. Dzintrai ir aizdomas, ka kaimiņos dzīvojošā dabas eksperti ir izmantojusi savu varu negodīgi. Pirmkārt, tur bija interešu konflikts, bija, manuprāt, jānāk vispār citam ekspertam, jo ir tāds sajūta, ka viņi vienkārši nodrošināja sev kaut kādu vēlmi. Es negribu, ka te cērt, es negribu, jo te bija paredzēti namiņi mums. Protams, namiņi aizmirstam. Protams, sev viņi namiņus salika. Viņai tur plānā vēl joprojām, man liekas, stāv namiņu biotopā ielikt. Man šeit ir uzlikts biotops, es savu sapni par namiņiem šai vietā esmu izsvītrojusi. Neatkarīgi no tā, kāda bijuši nodoma šajā gadījumā, šis stāsts liek uzdot jautājumu. Cik objektīvi ir dabas aizsardzības prakse Latvijā?